Baterijas uzbūve ir diezgan vienkārša. Baterija ir 2 poli, plus un mīnus, un starp tiem ir kaut kas, kas šos polus atdala. Lai izveidot savu bateriju, jāatrod 3 pareizās sastāvdaļas. Tātad baterijas darbības pamatā izmantoja oksirēta pāri, kas ir 2 vielas. Viena viela ir aktīvāka un viegli oksidējas, piemēram, cinks, bet otra viela ir neaktīva un veicina pirmās vielas oksidēšanos, teiksim, varš. Paštaisītai baterijai parasti izmanto 2 metālus, kuriem ir atšķirīga elektroķīmiskā aktivitāte. Aktīvākais metāls vienmēr ir baterijas mīnuspols un mazāk aktīvais metāls ir pluspols. Starp abiem metāliem ievieto elektrolītu, kas ir šķīdums vai bieza pasta, kura vada elektrību, piemēram, citrons vai salsūdens. Izveidotās baterijas spriegums ir atkarīgs no tā, cik ļoti metāli atšķiras pēc savas elektroķīmiskās aktivitātes. Teiksim, izmantojot alumīniju un varu kā oksidētu pāri, var iegūt bateriju ar lielāku spriegumu nekā izmantojot pārī dzelzi un varu, jo vienkārši alumīnijs ir aktīvāks metāls nekā dzelzs. Lai palielinātu baterijas spriegumu, savieno atsevišķās baterijas kopējā virknē.